Labvakar! Labvakar, mīļie! Ilzīte! Sveika! Sveika, mīļā! Kas mums vēl ir pievienojies tiešraidē? Mīļie, kā jūs jūtaties kopš iepriekšējās ceturtdienas? Jūs jau noteikti pamanījāt, es piekdien jums ieliku kā solīts 2 lielus rakstus par meditācijas būtību, un otrs bija par raudāšanu. Es domāju, ka jūs ieguvāt daudz labas atbildes, jo daži man rakstīja privāti, daži rakstīja publiski, ka viss neiedomājamākā veidā, kad bija jābūt vienkārši atbrīvotam, nāca asaru plūdi ar visām no tā izrietošām sekām un tāda liela neizpratne, kāpēc man asaras. Bet, mīļie, asaras ir veids, kā mūsu dvēsele tīrās. Asaras ir veids, kā mēs varam būt šeit un tagad un ļaut savam ķermenim, savai sirdī, savai dvēselē runāt. Un tad, kad mēs esam šeit ar sevi, ja pirmā emocija, kas nāk ārā, ir kaut kas, ko ir jātīra ar asarām, tad dvēsele to saka tev, un tev ir jāļauj viņai to darīt. Un tā kā man pa šo nedēļu ir bijušas vairākas arī laika līniju dziedināšanas sesijas, un visās kā viens, mēs sesijas noslēgumā nonācām pie secinājuma, ka sirds čakra ir ciet, daļēji vai pavisam. Un tāpēc man šī sajūta jau bija pagājušā nedēļa pēc šīs pirmās meditācijas, kas bija par ieelpo mieru, atslābinies, ļauj sev būt, tāda ievada meditācija. Un man jau bija sajūta, jā, mums ir jāļauj sev būt, bet pa īstam sev būt tu vari atļaut tikai tad, ja tev sirds ir vaļā, ja tev sirds čakra ir vaļā. Ja nē, tu esi sabloķējies, tu esi saspiedies, tu esi tā kā, zini, kad ārā ir ļoti augsts un tev ir jāpārskrien no vienas telpas uz otru, tad tu skrien tāds sarāvies, sasprindzis viss, un tad tu aizskrien otrā telpā atslāpsti, bet tev vēl ilgi ir tā augstuma sajūta. Es aptuveni tā iedomājos, ka mēs jūtamies, ka mūsu ķermenis tā jūtās tad, kad sirds čakra ir cieta. Un tāpēc visu šo nedēļu es domāju par to, kā vislabākā veidā mēs varētu gan sagatavoties, gan tiešām ļaut savam ķermenim, ļaut atbrīvoties, ļaut sirds čakrai atvērties, jo tad tiešām ir tā fiziskā sajūta, ka tu vari elpot ar pilnu krūti. Un varbūt kādam no jums radīsies jautājums, bet kā es vispār varu zināt, ka sirds čakra ir cieta? Ja? Es atradu 11, domājot, kā tu varētu to par sevi saprast, tādas 11 pazīmes, pēc kurām tu varētu vismaz aizdomāties par to, ka varbūt nav īsti labi ar tavu sirds čakru. Ja tu nelaidi vaļā iepriekšējās attiecības, tās ir beigušās vai ir beigu fāzē, tu ar visu savu būtni un ķermeni to saproti, bet tu nevari viņas atlaist, tu nevari viņas izbeigt. Ja tu turi sevī aizvainojumus ilgi, un, teiksim, tagad tev ir 30, 40, 50, 70 gadi, bet tas aizvainojums nāk vēl no skolas laikiem. Vai tu sastrīdējies ar kādu 25 gadu vecumā, pagājuši 30 gadi, bet tu joprojām to atceries uz to cilvēku, tev ir aizvainojums. Ja tev ir regulāri uzticēšanās problēmas, ka cilvēks nāk pie tevis un grib par kaut ko vienoties un sarunāt, un tu pat skaļi viņam pasaki, jā, labi, bet iekšēji tev ir, nē, es tā kā neuzticos, labāk izdarīšu pati. Ja tu esi kautrīgs un ar zemu pašvērtējumu,
Nevajag norakstīt to visu uz raksturu īpatnībām. Tas pilnīgi noteikti var būt arī bloķētas sirds čakras pazīme. Ja tu apslāpē emocijas, ir kaut kāds foršs notikums, priecīgs, bet tu centies neizrādīt. Tu stāvi un tev liekas, kaut neviens nepamanītu, ka man ir prieks. Labāk es sastingšu un vienkārši skatīšos uz to, kas notiek. Jā, tu varētu teikt, lielākajai daļai latviešu tad ir sirds čakra ciet, jo latvieši jau vispār šādā veidā tipiski reaģē, ja, un to es redzu gan interneta vidē, gan citās vidēs, ka tikai ļoti, ļoti īpašos priecīgos gadījumos, kad var ļaut emocijas laist ārā, piemēram, dziesmu svētku laikā vai kādā citā ļoti, ļoti īpašā gadījumā, kad lieli cilvēku pūļi laiž emocijas, nu tad latviets arī var palaist. Kas tad vēl? Kad tu nepildi pats savas apņemšanās, tu apsoli, bet neizdari. Ja tu vilcinies veidot attiecības ar cilvēkiem vispār, vajadzētu, bet tu tu ieraujies savā aliņā, tu ieraujies sevī, tu neļaujies attiecībām, tu neļaujies cilvēkiem, lai vai cik pozitīvi viņš tev nāktu klāt, tev ir visu laiku vai nu aizdomas, vai nu kautrība, vai nu vēl kaut kas, un tu neiesaisties. Ja tu turies pie pagātnes sāpēm, tas, es domāju, ir ļoti, ļoti raksturīgs mums katram, ka ir kaut kāda sāpīte, kuru mēs atceramies cauri dzīvē, cauri gadu desmitiem, un nevis ar to sāpīti izstrādājam, aizmirstam, bet mēs pie tās sāpītes atgriežamies regulāri un izsāpam, un viņa nepazūd nekur. Visticamāk, tā bloķētā sirds čakra viņai neļauj aiziet. Ja tu gandrīz visu laiku jūties satraukts un stresa pilns, ja tu atstum citus cilvēkus, un ja tu nepārtraukti koncentrējies uz citiem cilvēkiem un savas vajadzības noliec pēdējā vietā. Mīļais, šīs visas lietas, es domāju, es tagad stāstu, un tu gandrīz pie katras saki, jā, vai nu man tas ir, vai nu varbūt man tas ir, un reizēm bija, un tā. Un ja tu domā, ka mēs šodien izejot šo sirds čakras atvēršanas meditāciju, tu atvērsi sirsniņu, un tad viņa tev vienmēr būs vaļā, un viss būs kārtībā, visi bloki notīrīti, un visi sastrēgumi noņemti, un tad varēs mierīgi dzīvot. Mīļais, man tev tādā ziņā jāapbēdina, ka mēs šodien atvērsim, tu noteikti sajutīsi šo pilnās elpas sajūtu, bet varbūt pavisam drīz situācija, kad kāds aizvainojums, kad kāds skarbs vārds no ārpuses, kāda cilvēka reakcija, kāda apstākļa notikumi, un tu atkal čiks, tā kā izej no tās siltās telpas ārā, un atkal tu esi sarāvies, un atkal tu skrien uz citu telpu, un atkal tā sirsniņa ir vai nu sabloķējusies pavisam vai daļēji. Tā kā darbs ar sevi, ar savu sirsniņu ir mūža garumā, un visu laiku ir jārūpējās, lai visas čakras labi strādā, lai tās ir pilnas savā spēkā, savā jaudā, bet sirds čakra ir ļoti, ļoti svarīga, lai tu vari ar mīlestību skatīties uz sevi, tas ir primārais, uz sevi, un tad uz pasauli. Lūk, tagad es domāju, ka katrs no jums, kas ir šeit, ir sapratis, ka gribētu sirsniņu patīrīt, gribētu sirds čakra, lai strādā ar pilnu jaudu. Un pirms mēs ejam meditācijā, es vēlreiz skatos, jūs esat šeit 8, labi. Paskaties, vai tev viss ir ērti, vai tev ir sēdvieta ērti, vai tev nesals, vai tev nebūs karsti, vai kāds nevar ienākt šajā telpā, iespējams aizslēgt ciet. Ja nav iespējams, lūdzu sarunā, lai mājinieki netraucē, lai nenāk. Lai nav telefonam skaņa, uzliec lūdzu uz kluso, lai itin nekas nevar tevi šodien iztraucēt no ieiešanas sevī dziļumā, jo mēs šodien ļoti, ļoti saslēgsimies ar sevi, mēs ļoti, ļoti ļausimies zaļajai, smaragd zaļai gaismai, lai tā mūs tīra, lai tā mums aizved pie sevis. Tāpēc, ja tev
viss ir šobrīd labi, tu esi gatavs, tu esi sakārtojies. Labvakar, Simona, redzu, ka tu arī pieslēdzies. Mīļie, iekārtojieties ērti, apsēžaties. Mugura taisnā leņķī, kājas pie zemes, vai ja jūs sēžat pussēdus gultā, tad pussēdus, rokas stabili novietojiet vai nu blakus, vai nu uz kājām, uz gurniem vai uz augšstilpiem. Sēžat brīvi, uzskaņojieties uz mieru, aizverat acis. Un dziļi un lēnām ieelpo caur degunu. Aiztur elpu un izelpo caur muti. Sajūti, kā ar katru ieelpu tu ieelpo gaismu un mīlestību, un ar katru izelpu tu izelpo smagumu, stresu, spriedzi, grūtības un saspringumu. Ar katru nākamo ieelpu tu dziļi ieelpo gaismu un mieru. Aiztur elpu un izelpojot, izelpo visu to, kas ir lieks, kas traucē, kas tev šobrīd nav vajadzīgs. Sajūti, kā atslābs tavs ķermenis un miers ienāk tevī. Šī meditācija tev palīdzēs izveidot savienojumu ar savu sirds čakru. Anahata to sauc. Šī sirds čakra ir mīlestības, empātijas un līdzjūtības centrs. Tā ir kā tīra skaņa, un to simbolizē gaiss un zaļā krāsa, jo mīlestība vienmēr ir klātesoša un ieskauj mūs, un arī gaiss vienmēr ir klātesošs, kaut tu par to nedomā, bet tu ieelpo to. Ar katru ieelpu tu ieelpo mīlestību un izelpo visu, kas tev traucē. Sirds čakra savieno 3 apakšējās čakras ar 3 augšējām, jo tā ir tieši pa vidu. Kad tava sirds čakra ir pilnībā atvērta, tā kļūst par vispārējas labestības, par tava patiesā es kanālu. Tieši šajā telpā mēs aicinām bezgalīgo mīlestību plūst caur mums, ļaujot tai dziedēt sevi un citus. Ieelpo, dziļi ieelpo mīlestību, gaismu un mieru. Aiztur elpu un izelpo visu, kas tev traucē. Tava sirds var reizēm sāpēt, bet tā var būt piepildīta ar mīlestību. Tava sirds ir līdzjūtīga un uzticīga. Reizēm tev var šķist, ka tā ir tukša, bet citreiz piepildīta. Lai sajustu savu sirds čakru, ej pie savas sirds. Meditē uz to, līdz viss, kas aizēno tīru tās enerģijas plūsmu, ir iztīrīts. Tā tu attīrīsi savu uztveri pašam par sevi
un par pasauli. Šodienas meditācijā tu mācīsies sadzirdēt to, ko tev saka tava sirds. Tu izveidosi savienojumu ar savas sirds enerģiju un sāksi labāk just tās ziņas, ko tava sirds tev sūta. Tu notīrīsi visu, kas bloķē tavu sirdi, lai tu varētu piedzīvot, kā tīra, mirdzoša enerģija iet tai cauri. Tu atkal dziļi ieelpo un izelpo, un tagad tu priekšā redzi zelta gaismu. Tu redzi, kā šī zelta gaisma nāk tev pretī, piepilda tevi ar mīlestību, ar siltumu, un tas ir tavs augstākais es, kurš šodien ir un būs kopā ar tevi. Tas ir tavs gars. Tā ir tava dievišķā daļa, tavs dievišķais ķermenis, kurš palīdzēs tev, kurš piepildīs tevi, kurš būs blakus, kurš jau tagad iemirdzās katrā tavā šūnā. Domās saki, es lūdzu, lai mans augstākais es ved un vada mani šajā meditācijā. Es aicinu būt klātesošas tos spēkus, kuri mani vada manā dvēseles ceļā šeit, uz zemes, kuri man palīdz. Es lūdzu savus eņģeļus un sargaņģeļus būt šodien un šajā meditācijā kopā ar mani. Es lūdzu būt kontaktā vienīgi ar gaismas būtnēm, ar 100% dievišķu gaismu. Un lai visas enerģijas, kuras nav 100% gaisma, uz šīs meditācijas laiku, lai pamet manu un visu klātesošo un visu šajā praksē esošo enerģētisko lauku. Es jūtu, kā gaismas spēku zeltainās siltās enerģijas ienāk manī, jo katrai dvēselē uz zemes ir pavadoņi, skolotāji, kuri tieši šajos dzīves uzdevumos un brīžos pavada katru no mums. Sirds mācība ir tāda, ka mums ir pilnībā jāiemīl un jāpieņem sevi, pirms mēs varam mīlēt un pieņemt citus. Pamani, kā miers ienāk tevī. Sāc ievērot savu elpu. Tagad lēnām iztaisno muguru. Atvirzi plecus uz aizmuguri. Sajūti, kā lāpstiņas tuvojas vienotrai. Sajūti, kā atverās tavi abi atslēgas kauli. Sajūti, kā ribu loks izplešas un atveras tavs krūšu kurvis. Un tā telpa, kas ir krūšu kurvī, paliek arvien lielāka, fiziski lielāka un gara acīm. Tu redzi, kā tā paplašinās. Tev kļūst vieglāk elpot. Tu ievelc elpu un tā ienāk tevī daudz dziļāk, daudz piepildītāk. Tu šobrīd atrodies savā sirds telpā un tā kļūst lielāka ar katru tavu ieelpu un ar izelpu aiziet prom viss tas, kam šeit nav jābūt. Caur ieelpu
tu ieelpo smaragda zaļu gaismu. Šī smaragda zaļā gaisma tagad ienāk tavā sirds telpā un piepilda tevi. Tu sajūti, kā viss tavs krūšu kurvis mirdz šī smaragda gaismā, piepildās. Tāds kā lēns zaļas gaismas virpulis ir tavā krūšu kurvī. Šī zaļā gaisma aiziet arī uz tavu galvu, uz pleciem, uz rokām, plaušas un sirds, un tas viss kļūst piepildīts ar šo smaragda zaļo gaismu. Tā līst uz leju, uz tavu vēderu, uz tavu iegurni, arī uz kājām līdz pašiem pirkstu galiņiem un uz rokām līdz pašiem pirkstu galiņiem. Līdz tu viss esi piepildīts ar šo dzīvības gaismu, ar šo zaļo dzīvības gaismu. Tu stāvi un izbaudi, kā tādi sīki elektrības impulsi staigā pa tevi. Šī dzīvības gaisma, šī attīrošā zaļā gaisma ir tevī. Ieelpo arvien klāt, arvien vairāk, līdz tu piepildies ar šo siltumu un jūti zaļās gaismas, siltās mīlestības spēku sevī. Tagad tu paskaties uz savu sirdi, kur tā atrodas, kā viņa izskatās, vai tu pazīsti viņu, ko tu redzi. Ko tev saka tava sirds? Vai viņa skatās uz tevi? Iedomājies, ka tavā sirdī tagad ir neliels rozes pumpurs. Rozā rozes pumpurs. Un tas lēnām ziedlapiņu pa ziedlapiņai varās vaļā. Lēnām un maigi, ziedlapiņu pēc ziedlapiņas, tas varās vaļā. Un šī roze kļūst arvien lielāka, skaistāka, tā atverās, tā sāk smaržot ziedlapiņu pa ziedlapiņai, un vidū tai ir maza zelta gaismiņa, kura kā spožs stars tagad ir staro. Tā kļūst pieejama tikai tad, kad visas lapiņas ir atvērušās, kad tu ļauj šai rozei uzplaukt, kad tā ir
tavā sirdī pilnīga un skaista. Tagad vēlreiz pajautā savai sirdī, ko tā grib teikt. Neliec to kā uzstādījumu, drīzāk kā nodomu. Saki savai sirdī, ka šī ir tā īstā reize, kad tu klausīsies, ka šī ir tā īstā reize, kad viņa drīkst runāt, kad viņa drīkst tev teikt, ko viņa jūt, kad viņa drīkst ietērpt vārdos to, kas viņai traucē, kas viņu apņem, kas dara grūtu katru ieelpu, kas dara grūtu šī pumpura atvēršanos katru dienu, katru mīļu mirkli. Sāki savai sirdī, ka tagad tu esi pati uzmanība, mīlestība, sapratne, ka tu klausies viņā bez nosodījuma, bez vērtējuma. Tu skaties uz viņu mīlestības pilnām acīm. Tu skaties uz viņu kā uz kaut ko, kas ir vismīļākais priekš tevis uz visas pasaules. Un tā ir tavs sirds. Un viņa sāk runāt ar tevi. Viņa tev stāsta. Viņa stāsta savu stāstu. Varbūt viņa tikai nosauc kādas emocijas vārdā. Varbūt viņa tevī skatās ar ļoti īpašu acu skatienu, kuru tu sajūti sajūtu līmenī. Skumjas, ilgas, nesapratne, bailes, kauns, bet varbūt prieks, varbūt tava sirds skatās uz tevi un saka, es esmu laimīga. Viņa saka, es varu būt šeit un vienmēr sadzirdēta, jo es zinu, ka tu manī klausies, es zinu, ka tu zini, kas man ir svarīgi, es zinu, ka tu dari visu, lai mani sadzirdētu, lai sekotu tam, lai sekotu manai balsī. Jā. Tā jau ir tā sirds balss, par kuru tu runā un stāsti citiem. Ka tu ej savas dvēseles ceļu, jo tu dzirdi savu sirdi. Klausies, ko tā tev saka. Esi šeit, bez vērtējuma. Klausies viņas vēstījumā, viņas stāstā tev. Visu, ko tā saka. Kad tavs sirds ir pateikusi to,
ko viņa vēlējās. Ieskauj šo pumpuru abās plaukstās, saņem savās rokās šo skaisto, maigo mīlestības un gaismas pilno rozes ziedu un sajūti, kā tā mīlestības gaisma no viducīša nāk uz tevi. Sajūti to. Sajūti to. Sajūti to. Tagad tava sirds telpa ir atvērusies, tajā ir uzplaucis rozes zieds, un tagad tu iemācīsies, kā šo zaļo mīlestības gaismu un šo rozes, tavas sirds rozes mīlestības spēku dot sev un pasaulē. Tāpēc tagad iedomājies, vai varbūt fiziski uzliec vienu roku uz krūtīm, otru roku uz vēdera, un ievelc ieelpu tā caur galvu, caur avotiņu, kas ir galvas virspusē. Iedomājies, ka tu velc dziļu ieelpu un dievišķā gaisma no visuma, no gaismas spēkiem caur tavu galvu ienāk tevī, sirdī, sirds telpā, apmet tādu kā kūleni, pavirpuļo, aizturot elpu, un tu izelpo uz priekšu caur sirdi, izelpo, un vēlreiz ievelc elpu caur galvu, un izelpo caur sirdi, uz priekšu. Un vēlreiz iedomājies, kā tu ieelpo caur galvu, sirdī tā virpuļo, aizturēta elpa, un tu izelpo to uz priekšu, uz pasauli. Un tad tu iedomājies, ka nākamo ieelpu tu velc caur kājām. No zemes mātes tev nāk zemes enerģija. Ļoti, ļoti spēcīga, stabila, mīloša enerģija. Tu ieelpo to un atkal aizturi sirds telpā. Aizturi elpu un izelpo uz pasauli. Un atkal ieelpo no zemes, dziļu ieelpu. Aizturi sirds telpā un izelpo uz pasauli. Un vēlreiz no zemes ieelpo šo enerģiju. Tavā sirds telpā tā savijās ar šo zaļo gaismu, ar tavu mīlestību, un tu izelpo to uz pasauli, uz priekšu. Nākamajā ieelpā iedomājies,
ka tu vienlaicīgi elpo gan no debesīm, gan no zemes. Un šī ieelpa no abām pusēm satiekās tavā sirdī. Tā satiekās tavā sirds telpā, savijās. Tajā iepinās iekšā tavas sirds telpas zaļā enerģija un gaisma, un tu izelpo to uz pasauli. Un vēlreiz ieelpo no augšas visuma, gaismu, enerģiju un zemes enerģiju, un abas satiekās vidū, tavā sirds telpā, sirds čakrā, un ar lielu spēku izelpo un aiziet pasaulē. Un vēlreiz ieelpo no augšas, no apakšas. Tas satiekās tavā sirdī. Un tu jūti, kā milzīgs vilnis no tevis aiziet uz pasauli. Kā milzīgs mīlestības plūsmas vilnis aiziet no tevis pasaulē. Sajūti šo piepildīto laimes un pilnuma sajūtu, kādā tu esi šobrīd. Sajūti, cik ļoti īsts un dzīvs tu esi. Tagad iedomājies, ka tev priekšā stāv kāds ļoti, ļoti mīļš cilvēks. Vai vairāki cilvēki. Un tagad tu šo savu milzīgo sirds mīlestības gaismu raidi šiem cilvēkiem, novirzi uz viņiem, un tu redzi, kā plūsma aiziet uz šiem cilvēkiem, un viņi sāk smaidīt, un viņi sāk starot. Varbūt tu redzi, ka no viņiem šī enerģijas vilnis nāk arī atpakaļ, jo, kad tu dod pasaulē, tu arī saņem pretī. Tu dod, un tu saņem pretī, jo tu iekustini pozitīvo, skaisto mīlestības enerģiju. Izjūti, kā tas ir, kad tu esi savā pilnā spēkā un došanā, pilnā mīlestības plūsmā, un pasaule ir tavs atbalsts, un pasaule smaida redzot tevi tādu dodošu, tik pilnīgu, un pasaule dod tev pretī. Tagad iedomājies, ka tev priekšā stāv kāds cilvēks vai cilvēki, ar kuriem tev ir nevienkāršas attiecības, varbūt sarežģītas, varbūt kāds, uz kuru tev ir kaut kad bijušas dusmas vai aizvainojums, vai kāda neliela saķeršanās. Iedomājies, ka šāds cilvēks stāv tev priekšā vai vairāki šādi cilvēki. Un tagad, kad tu esi savā pilnā mīlestības plūsmā, savā pilnā došanas stāvoklī, iedomājies, ka tu arī šim cilvēkam vai cilvēkiem dod savu mīlestības enerģiju, dod savu piepildošo gaismu, jo tev ir viegli dot, tu esi resurs, tu esi pilns.
Tu esi kā ūdenskritums, kurā nekad nebeidzās ūdens, kurā nekad nebeidzās plūsma. Tu esi kā nebeidzams avots, jo tu esi šīs gaismas un mīlestības avots, caur tevi tas iet, jo tu proti sevī šo avotu uzturēt tīru, skaidru. Un tu vari dot pasaulē, tu vari palīdzēt arī tiem, kuri šobrīd stāv tev priekšā, un tu iedod viņiem šo savas mīlestības gaismu. Paskaties, kā viņi reaģē. Paskaties viņiem acīs vai pavēro ķermeņa valodu. Varbūt tu redzi neticību, kā tā var būt, ka man tagad no šī cilvēka nāk tik milzīgs mīlestības vilnis. Vai tiešām tas ir iespējams? Un tu neko nesaki, tu vienkārši smaidi un turpini dot savu mīlestību. Turpini raidīt savu mīlestības un pozitīvās enerģijas vilni. Un vienā brīdī viņi ļaujās, viņi smaida, viņi skatās uz tevi. Paskaties, kas ir viņu acīs tagad. Jā. Kad viņi ir piepildījušies, viņi pasaka paldies un iet prom. Jo šī brīdī tu sajūti, kā ir vēl viens cilvēks, kurš ļoti, ļoti augst tavas mīlestības, tavas uzmanības, tavas nedalītas klātbūtnes, sajūtas. Un tas esi tu pats. Un tagad tu redzi, kā priekšā tu nostājies. Tu redzi, kā tev priekšā ir nostājies tu pats. Tu skaties uz sevi ar mīlestības pilnām acīm. Tu skaties sev acīs ar tādu skatienu, ka tur nav vajadzīgi vārdi. Tavs acu skatiens pilnībā pasaka visu. Tas pasaka, cik ļoti tu sevi mīli. Tas pasaka, cik ļoti tu gribi dot šim cilvēkam, kas esi tu pats, to labāko, kas tev ir ikdienu, ik mirkli. Un tāpēc tagad no tevis, no šīs sirds čakras, nāk liela, liela zaļa gaisma, mīlestības gaisma, kur ir savijusies ar visuma doto gaismu, ar zemes mātes doto enerģiju. Un šī ļoti, ļoti maigā mīlestības plūsma sāk apvīt tavu ķermeni. No galvas līdz kājām. Un mīlestība staro no sirds uz sirdi. Tu joprojām skaties acīs savam es. Tu joprojām skaties uz sevi ar mīlestībā starojošu skatienu. Ar pilnībā atvērtu sirdi,
un tu jūti, kā tu aptver sevi, ietin šī mīlestības plūsmā kā siltā seģenē no galvas līdz kājām, līdz tu, kas stāvi sev pretī, esi piepildīta gan no iekšas, gan no ārpuses ar mīlestību, siltumu, gaismu un mīlestību, mirdzošu, gaišu, caurspīdīgu. Tu apķer sevi un jūs saplūstiet kopā. Un šobrīd tevī ir tik pilnīga sajūta, ka tu saki sev un savam augstākajam es, ka tu esi sapratusi, kā tas ir būt ar sirdi vaļā. Tu esi sapratis, kā tas ir, kad sirds čakra strādā. Tu saki savam augstākajam es paldies par to, ka tas parādīja tev, kā tas ir iespējams. Ka tas iedeva tev šo zināšanu, šo spēju, šo māku savienoties ar savu sirdi, ļaut tai runāt, dzirdēt un sadzirdēt to. Ka tas parādīja tev, ka tu vari uzņemt enerģiju, gan ieelpojot zaļo gaismu no ārpuses, gan saņemt to no visuma, gan saņemt no mātes zemes. Paldies augstākajam es, ka tas parādīja, kā jebkurā brīdī, kad tu sajūties bez sava spēka, vājš vai dusmīgs nākotnē, ka tu vienmēr zināsi, kā tu vari palīdzēt sev, turpināt uzticēties sev, turpināt būt ar sirdi vaļā, turpināt būt ar tīru, labi strādājošu savas sirds čakru. Paesi šajā sajūtā, paesi šajā plūsmā. Tā ir tāda augstāka gudrība, kuru tu jūti uzņēmis sevī šodien un tagad. Tāda augstāka zināšana par to, kas tu esi, par to, kas ir vajadzīgs tavai sirdī. Tagad tu saki paldies visumam un gaismas spēkiem un mātei zemē par to milzīgo enerģiju plūsmu, ko tu saņēmi šodien, par to, kā viņi palīdzēja tev atvērt tavu sirds čakru, kura bija nedaudz nobloķējusies vai pavisam aizvērusies. Par to darbu, kuru viņi palīdzēja tev paveikt līdz galam, nostiprināt un iedot pārliecību pašam par sevi. Tagad tu pasaki paldies saviem eņģeļiem un sargaņģeļiem, ka tie bija klāt, bija blakus un priecājās kopā ar tavu sirdi par to labo darbu, kuru tu šodien darīji,
šeit, par to labo darbu, kuru viņi jau bija sen gaidījuši, ka tu paveiksi. Kad esi pateicis paldies visiem klātesošajiem, sajūti savu pilnīguma sajūtu, paesi savā pilnīguma sajūtā. Un tad ar jaunu elpu ieelpo pilnu krūti un izelpo. Un sajūti, kā smaids ir tavā sejā, kā tu mīli šo dzīvi, šo pasauli. Un lēnām pakustini kāju pirkstus, roku pirkstus, plecus, izkustini galvu. Un kad esi gatavs un gatava, ver acis vaļā, jo šī meditācija ir beigusies. Kā tu jūties? Uzraksti, mīļais, mīļā. Vai tev izdevās saslēgties ar sevi, sajust sevi, būt ar sevi? Ko tava sirsniņa tev teica, kad tu ļāvi tai runāt? Kādas emocijas tā atbrīvoja? Uzraksti, kā tu jūties, labi? Lai tev jauks vakars. Tiekamies klātienē pēc nedēļas. Atā!